Nu ko, skaitīji savu bagātību, ja? Nesaprot, ko tik daudz priecājies, esi gan nabadzīgs. Nu tādā gadījumā, kas tev par iemeslu līdņoties? Esi gan bagāts. Muļķis. Nelamājies tēvāts, tu tad taču nemaz tā nedomā. Kā gan tu zini, ko es domāju? Kas var neīņoties un dzīvo šitādā muļķu pasaulē? Redzīgu dienas rādu, Nezinu, ko tev nozīmē Ziemassvētki, mīļā māca tēva. Bet man tas nozīmē, ka esmu kļūst par gadu vecāks, bet ne par kripatiņu bagātāks. Tēvots. Un vispār, katrs muļķis, kurš staigā apkārt skanātas priecīgus Ziemassvētkus, ir jāsavār kudiņā. Tēvots, kāpēc tas sāc? Kas man zināms? Tu esi pidžamā. Jā, jo es gribēju iet gulēt, un tu man netraucēs ar savām muļķībām. Kādām vēl muļķībām ir taču Ziemassvētki? Ziemassvētki, mīļo māsa tēva, ir pilnīgi bezjēdzīga padarīšana. Tā vietā, lai normāli pelnīts ir iztikušīs planētas, cilvēki vazājas apkārt pa ielām ar izoltītām acīm, pārgrieztas smaidu sejās un mēģina sev ieskarot, ka viņiem rūp arī kāds cits. Bet viņiem rūp arī. Ne viņiem. Katram rūp tikai viņš pats. Uzņemoties atbildību par kādu citu, cilvēks sevi tikai maldina, tērējot līdzekļus, ziedojot dāvināt dāvanas, tiem salašķinām, kurš savā dzīvē nav gribējuši nopelnīt uz vienu vārds. Tu ar tādiem strādājot bagātāks nekļūs. Dzīvē galvenais nav tā tava nauda, tēvots. Pastāv arī tāds lietas kā mīlestība, nesapņēma līdzīgi. Tāpēc arī tu esi tāds nāks. Kāpēc tu esi tik tus? Ko tu no manis gribi?
Man nav naudas, ko tev dot, lai nekļūtu. Es tev tevis neprasu naudu. Es tev tu prasīju no tevis naudu. Ko tā? Atnāc viņa krievi pie mums svētku pusdienām. Mēs ar Cīru tev gaidīsim. Pasaki man, kāpēc to apprecējies? Nu, jo es iemīlējos. Iemīlēju, mīlestību un sākuma skolā tā varētu, ne tavā vecumā. Es nesaprotu. Tu gribi teikt, ka tu nenāc pie mums tikai tāpēc, ka es esmu apprecējies? Jā, Tu nenāc arī iepriekš. tad sarunai laikam nav jēgas turpināties, vai ne? Gaida tev rīt griezes svētku. Es nebūšu! Šeit ir taču Ja tu man Ziemassvētki. vēlreiz pateiksi Ziemassvētku, es tev paņemšu. Priecīgas Ziemassvētku tēlots un laimīgi jaunajā. Ko tev atkal vajag? Jūs esat tagad ar skruši? Nu, Mums teica, ka jūs varat palīdzēt. es nevaru kokstīt, esmu aizņemts. Mēs esam no labdarības organizācijas. Mēs meklējam kādu, kurš varētu palīdzēt bārņiem un trūkumcietējiem, ziedojot daļības savu dzīvi. Saprotiet, šis ir tas laiks, kad Cilvēki, mēs otram palīdz un atbalstam. nesautīgi palīdz viens otram. Palīdz tiem, kuriem šajā dzīvē nav vajadzētu ļoti kā pārējiem. Tāpēc priecīgs Ziemassvētku novēlu. Nāc, novēlēt, vēlēt!
Kas tu esi? Es esmu Ziemassvētku pagātnes gražs. Senas pagātnes. Tavas pagātnes. Ceļus, nāc ar mani. Tāpēc mēs ejam iepoga. Es tur ārā nekā. Nē. Es tev esmu mirstījies. Nē. Es domāju, tā bija mana skola. Šī skola man gluži tukša. Jā. Es to nebiju pelnījis. Paskatīsimies citus Ziemassvētkus. Viņa tā arī nekā nezaudē savu bērnu prieku. Jā, bet viņa nomira jau pieaugusi. Viņa nemaldos, viņai bija bērni. Jā. Tavs māsas dēls. Jā. Vai tu atceries šo vietu? Atceros. Es te biju māceklis, un tas ir pats skolotājs atkal dzīves. Ebenīze, nāk šur! Ko? Ebenīze, nāk šur, sēdies! Nu, kā iet,
Tiklīdz Skrūdžs bija pieskāries Ziemassvētku kagainas gara rokai, viņa istabas grīda palika caurspīdīga, un Skrūdžs zem sevis redzēja Londonas sniegotās ielas. Viņš neticēja savām acīm un bija ļoti notikis. Bet tā kā pēc brīža bija piedzīvojis kaut ko līdzīgu, tad šoreiz viņš nejūtās vairs tik nobijies, kā viņš sāka gaidīt. Kas notiks tālāk? Viņš redzēja bērnus, kur uz kādas mājas jumta ierīkojas stotava, un viņi ņēmās rādīt, cik un kā un kuram sanāks atgriezties ar savās. Viņš redzēja baznīcas torni un cilvēkus, kuri devās uz Ziemassvētku dievkalpojumu, kurus Skrūdžs nekad savā dzīvē nebija apmeklējis. Viņš redzēja visu Londonu, kas kinās sliktpārstās. Diezgan slikti, jā. Viņš laidās cauri visai pilsētai, līdz nonāca pie mājas ar uzrakstu Ceptuve. Gars, šiem cilvēkiem nav nekādu tiesību 7 dienas nedēļā saņemt bezmaksas pusdienas, jo viņi savā dzīvē neko nav paveikuši. Teica Skrūdžs, kad ieraudzīja kādu cilvēku rindu, kas gaidīja, ka tiks pie bezmaksas Ziemassvētku maltības. Baidies! Man Skrūdž, uz šīs zemes ir daži kā tu, kuri sakās zinot mani un manus brāļus, slēpjoties aiz viltus labdarības un gūstot labumu sev. Pirmām kārtām runā ar viņu, ne ar mani. Tālāk Skrūdžs sekoja diviem bērniem, kas skrēja pielu, līdz nonāca pie viņiem mājās. Istaba bija tumša, nabadzīgi iekārtota. Bet cilvēki, kas tur dzīvoja, bija ļoti priecīgi, kas Skrūdžam likās pavisam dīvaini, ņemot vērā to, ka viņi bija nabi. Viņi sarosījās, jo tur viņi ieskrēja viens no bērniem pilnā rīklē izbraujot, ka nāk tētis. Istabā ienāca pavacis vīrs ar mazu puisēnu uz pleciem. Puisēns tika nocelts, un pie viņa ātri vien pienāca vecākā māsa, kas aizved viņu uz blakus. Kā gāja? Labi.
Visi sasēdās pie galda, un vīrs pacēla glāzi sacīdams. Es vēlos uzdot tostu par godu misteram Skrūdžam. Skrūdžam no pārsteiguma ieplatās acis. Līdz šim viņš bija vērojis visu ļoti rezervēti, un tikai tāpēc, ka viņš cikādāk nevarēja tikt vaļā no gara. Bet tagad viņš ieskatījās vecā vīra sejā un saprata, ka tas ir viņa padotais, kuru viņš šodien bija izturējies tik pretīgi. Skrūdžam palika kauns. Jo viņš ir tās, kura dēļ mēs šovakar varam atļauties nosvinēt Ziemassvētku. Kā tad, ja es par šodien būtu bijusi, es viņam pateiktu, ko es par viņu domāju? Skrūdžs gribēja iet projām, jo neuzskatīja, ka būtu pelnījis to dzirdēt, bet gars viņu nelaika. Ir taču Ziemassvētku. Viņi visi pacēla glāzes un novēlot viens otram priecīgus Ziemassvētkus, to izdzēra. Gars, mazais divis nekādīgi nevarētu tikt apžēlots. Gara seja pieņēma Skrūdža sejas pantus un atkārtoja to, ko agrāk Skrūdžs bija teicis pats. Ko darīt, ja viņam jāmirst? Lai mirst, tad neviens šeit pasaulē nav. Viņi tikai tērē pārējo resursu, dzīvojot tiem uz skatu. Es to tā nedomāju! Pagaid, vai tas ir dzīvnieks? Jā, Vai viņš ir liels svērs? drīzāk maz. Vai viņš rūc? Jā. Vai viņš dzīvo Londonā? Pagaid, vai tas ir tas pats dzīvnieks, kurš lamās un ir mūždien ar visu neapmierināts? Vai viņš ir pakaļ? Jā, un ne. O, Fred, es zinu, kas tas ir. Tas taču ir tās tavas Skrūdžs. Jā, pareizi. Skrūdžs bija nonācis savu māsas dēla Ziemassvētku vakara svinību vidusgarā. Tieši šobrīd Freds ar saviem draugiem spēlēja nēmu šovu. Atskanēja smieku šalts. Visi smējās par viņu briesmīgo tēvoci, kurš rūci dzīvoja Londonā, bija mūždien neapmierināts un pa pusē. Pakaļ. Skrūdžs sajūtās sāpināts. Viņš paskatījās uz Ziemassvētku tagadnes garu, bet gars tikai zīmīgi noraustīja plecus un pacēla uzacis. Saruna Freda dzīvoklī turpinājās. Visi svētkot savā ikoniņā, tā viņš teica. Tieši tā. Man arī viņa būtu vēl. Man gan ne, man ir viņa žēl. Viņš pats cieš no savu īgrupu. Viņš izdomā, ka mēs viņam nepazīt. Viņš nenāk pie mums pusdienās. Un pats ir sēkas zaudē pusdienas. Tieši tā, viņš zaudē ļoti labas pusdienas. Nē, lai arī tas viņš nebūs. Iedzēsim par vecā vīra veselību. Visi pacēla glāzes un iedzēra. Skrūdžs jau atkal sajūta to, ko sauc par kaunu. Lai arī cik ļoti viņš bija centies to neizrādīt, tas viņu bija pilnībā pārņēmis savā varā. Viņš bija tik ļoti pretīgi izturējies pret savu ģimeni, bet tā tik un tā atcerējās. Kauns. Tava dzīve, šīs planētas, ir bijusi ļoti nelaba, un tā beigsies šodien. Jā, laiks tuvojas. Atpakaļ
Vai tu esi Ziemassvētku nākotnes gars? Vai tu esi ieradies, lai rādītu man lietas, kurām vēl jānotiek? Ak, Dievs, man ir tik ļoti vēl no tevis. Bet es zinu, ka tavs mērķis ir man darīt labu. Tāpēc ved mani. Ved mani. Es tev teicu, ved mani! Kad viņš nomirst? Kas vakar? Viņš arī no rīta. Kas kā tā? Paldies, Dievam! Es jau domāju, ka viņš nekad nenomirst. Kas ņem tur to naudu notika? Es zinu tikai to, ka man viņš to atstājis nav. Vajag visu atstāt savam bērnu uztraukam, jo man liekas, ka neviens cits uz viņu bērniem neieradīsies. Viņš? Un atstāja? Sīstu gadu. Nē, es aizietu. Ja tas nekot garšīgs pusdienas. Tu esi nepatīkams tīks. Un nevarētu jau teikt, ka Skrūčs bija ļoti patīkams. Kāpēc tev tik augsti? Un kur visi ir? Jā, mīlis apagālām! Tu zini, ko tas nozīmē? Zini? Viņš kā sēta dēklā. Ebenīzers Skrūčs ir mīlis 25. decembrī. Lūdzu, kāds? Ne? Šos sniegtus agrāk esmu dzirdējuši.
Ziemassvētki, lai priecīgi Ziemassvētki, lai priecīgi Ziemassvētki. Es atnācu uz pusdienām, ietu man pieni.